Sveiki! Šī video virtuve mani sauc Žanna. Pagatavošu zaļo zirnīšu krēmu zupu. Man vajadzēs zaļie zirnīši vai nu saldēti, vai nu konservēti. Vajadzēs sviests vēl, milti, ūdens, piens un sāls. Часть горошка уже отделила, так как надо будет гарниру. Остальное протираю через сито. Zaļos konservētus zirnīšus izberts ar sietu. Ja būtu saldēti zirnīši, tad viņus vajadzētu iepriekš novārīt. Katliņā kausē sviestu. Сливочное масло. Pievienojot miltus, Кладу муку. Обжарю. apcepu un atšķēdu ar siltu pienu. Развожу горячим молоком. Взбиваю. Leju pa bišķiņām, lai neveidojas pārāk liela kunkuļa. Un vāru 10–15 minūtes, visu laiku maisot uz lēnu uguns. Соус проварила 10 минут на медленном огне. Tagad pienu izkārst ar sietu. Процежу через сито. Во избежание комочков и пенок. Tad pievienoju zirnīšus klāt. Горохом пюре. Sviestu, Кладу масло, sāli pēc garšas. соль, Visu samaisu соль по вкусу. Перемешиваю. un atšķēdu ar karstu ūdeni. Добавлю горячей водой. Pavisam nedaudz, jo zupā jābūt tādu biezumu kā saldējuma krējumam. Gatavo zupu lej šķīvī, pievieno karotes zirnīšus un maizes grauzdiņus. Šādu zupu labi garšo, Кладу гарнир. kā jau visas krēma zupas. Zaļo zirnīšu krēma zupa gatava, lai labi garšo. Гренками. Суп-пюре с горошком готов. Приятного аппетита!